Bet Latvijā arvien aktuālāks kļūst pašvaldību vēlēšanu tuvums. Lielu popularitāti iemantojas Latvijas sabiedrisko mediju apvienotā ziņu portāla piedāvātā iespēja katram novērtēt savas pašvaldības darbu. Vadoties pēc jūsu sniegtajiem datiem, Latvijas televīzijas ziņu dienas savos raidījumos jau ir sācis un turpinās veidot sižetus par dažādu pašvaldību darbu iepriekšējos 4 gados. Par to, ar ko iedzīvotāji ir apmierināti un kam liek mīnuszīmi. Šodien mēs devāmies uz Baldoni, kuri iespējams ir viena no optimistiskākajām pašvaldībām Latvijā. Kāpēc tā, turpina Zanda Ozola Baloda. Baldone ir viens no Pierīgas novadiem. Agrāk Baldone tika pieskaitīta Zemgales reģionam, pēdējos 90 gadus Baldone ir pilntiesīga Vidzemes sastāvdaļa. Atšķirībā no lielākās daļas Latvijas teritorijas, Baldones iedzīvotāju skaits pēdējos gados ir palielinājies. Tiesa ne uz dzimstības, bet migrācijas rēķina. Te pašlaik mīt aptuveni 5700 iedzīvotāji. Baldone ir izteikti latviska pašvaldība. Vairāk nekā 80% iedzīvotāju ir latvieši. Iespējams, šis ir viens no optimistiskākajiem novadiem Latvijā. Arī šeit aktuāls ir, piemēram, bērnu dārzu rindu jautājums, taču panorāma nesastop nevienu, kas sūdzētos par šo vai kādu citu problēmu. Ceļus mums taisa ielas, tos liek flīzītes, kārto šitās lietas un palīdz arī rūpko, veco ļaužu pansionātām. Atbalsts sociālie darbojas labi. Viss notiekās ar pašvaldību pati, visu organizē, visu strādā, cilvēku palīdz sabiedrību. Viss kārtībā ir valdība. Variet aiziet ciemos pie valdības, tie pat tās pašvaldības mājā ir. Celiņu uztaisīja ļoti labi, citādi gājām pa ielu, tagad ejam pa celiņu. Vispār labi, man pret viņiem nav nekādu pretenziju. Baldone sakopta. Smuki vismaz. Man tā liekas. Varbūt citiem ne, bet man liekas, jā. Pat cik es esmu Baldones draudzes diakone, tad mums ar Baldones domi ir arī laba sadarbība. Palīdzam ģimenēm, daudz bērnu palīdzam. Vecajiem cilvēkiem, kas vien paši ir palikuši, es domāju, ka mums nekādas problēmas nav. Man personīgi labi, ja ko vajag, palīdz. Vairāk pasākumu bērniem varētu būt. Baldonē ir viens no zemākajiem bezdarba rādītājiem – 3,8%. Baldonieši gan pārsvarā nodarbināti tikai valsts un pašvaldību iestādēs. Lauvas tiesa baldonieši strādā Rīgā. No Baldones iedzīvotājiem nepilni 250 atzīti par trūcīgiem, bet nepilni 200 par masturīgiem. Atšķirībā no citiem novadiem, kur viena sasaukuma laikā mēra krēslā paspēja izsēdēties vairāki deputāti, Baldonē jau 16 gadus priekšsēdētājas amatā noturējusies Karina Putniņa. Nākamos 4 gados plāni mums ir kā Napoleonam, protams, ja kāds būs finanses. LTV aptaujā daži iedzīvotāji minējuši, ka Baldone ir pēdējā vietā Eiropas Savienības finansējuma piesaistē. Finanšu ministrijā šim apgalvojumam apliecinājumu negūstam. Ministrijā stāsta, ir novadi, kuros fondu līdzekļu tiek izmantoti mazāk. Karina Putniņa norāda, pēdējos 4 gados pašvaldība piesaistījusi 5 miljonus Eiropas naudas. Vai vajag visādas kursus, seminārus, pieredzes apmaiņas, brauciens un tā tālāk? Jā, tur visādi naudu var piesaistīt. Bet vai to vajag? Mēs piesaistam naudu tikai tur, kur ir paliekošs rezultāts, infrastruktūrā, uzbūvēts, sakārtots, atjaunots. Putniņa noraida LTV aptaujā norādīto pārmetumu, ka novadā netiek atbalstītas cilvēku grupu iniciatīvas. Baldones pašvaldībā iedzīvotājus pārstāv 2 partijas. Pozīcijā Reģionu alianse, opozīcijā Vienotība. Opozīcijas deputāts Artis Puriņš slavē Baldoni par sakopto vidi, taču pašvaldību dēvē par iekonservējušos. Vajag to drosmi, vajag to tādu dinamiku. Viss sākam strādāt. Nākotne sāka šodien. Arī, ja tu gribi, piemēram, izmainīt kaut ko savā dzīvē, tu nevari plānot, paies pēc 3 gadiem. Nē, šodien, tūlīt. Arī jūs varat izteikt viedokli par savu pašvaldību sabiedrisko mediju apvienotā ziņu portāla mājaslapā internetā zinas.ltv.lv. Zanda Ozola Baloda, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.